Ventspils tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru savās mājās Ventspilī uzņēmis Latvijas profesionālo vidusskolu skolēnus, lai sacenstos biznesa plānu konkursā. Pagājušo gadu ventspilnieki bija labākie. Mums bija tā laime un tas gods pagājušā gadā uzvarēt līdzīgā konkursā, kas notika Latgales pusē. Es varu teikt, jaunieši ar ļoti lielu atbildības sajūtu gatavojās arī šim konkursam, jo mainīkiem ir dubult grūti. Šogad biznesa ideja konkursa tēma skan "Sāc īstenot savu biznesa ideju jau šodien". Lai mainīs pasauli, es domāju, ka mainīs šie cilvēki pasauli, jo pirmkārt šī pieredze, kā viņi iziet cauri, tas varbūt ieguldījums, ka viņi kļūst par uzņēmējiem pēc 5, 10, varbūt vēl vēlāk gadiem, ka viņi mācās, kā rakstīt biznesa plānu, kā viņi aizstāvēs. Un faktiski varbūt maza daļa tāda, kas arī to sasaist ar vecāku biznesu vai ar savu vēlmu kaut ko realizēt. Šogad simpātiju balvu ieguva ideja par vīngliemežu audzēšanu un eksportu. Ko jūs vēl esat Ventspilī redzējuši un kādu bija iespaidu? Mūs vakar izvadāja pa visu Ventspili ekskursijā un tiešām skaista pilsēta. Arī jauki cilvēki bija, parunājāmies, ar jūru arī skaisti. Tā. Vai jūs dienās būsiet uzņēmēji? Par to mācos, cerēšu, kad jā. Šāds konkurss profesionālajām skolām svin savu 11. pastāvēšanas gadu. Un jaunieši pēc skolas beigšanas biznesa idejas realizē savās vecāku lauku saimniecībās vai kokapstrādes uzņēmumos. Dažas idejas, kas aizķērās, tātad bija paskastīte, kura automātiski padod ziņu, ka ir saņemts sūtījums. Es domāju, ja viņu nedaudz pielāgo un dabū īsto klientu segmentu, viņa varētu būt laba. Tāpat bija, ka durvis var atslēgt ar balsi, nevis ar atslēgu, bet balsi. Jāsaka tā, ka šīs pasākums, kas šeit notiek Ventspils tehnikumā, Ventspils pilsētā, viņš notiek jau 11. reizi. Katru gadu ir jau bijusi, pagājušo gadu bija 10 gadu jubileja Jēkabpils agrobiznesa koledžā, un tā kā man liekas, ka tie biznesa plāni ir tik ļoti labi un skolotāji ir atsaucīgi, un viņi grib rīkot šos konkursus, un es saku, 11 gadi, tas priekš viena konkursa ir ļoti liels cipars. Esat atbraukuši uz Ventspilu, kā ir, vai te tie jaunieši tādi paši kā pie jums Jēkabpilī? Man liekas, ka jaunieši kļūst aizvien gudrāki un gudrāki. Biznesa plānu idejās parādās vairāk tādas idejas, kas saistīts ar IT izmantošanu. Es piedalos biznesa plānu konkursos jau visus 11 gadus. Un varu teikt, ka tiešām ir izmaiņas, jo IT tehnoloģijas ienāk arī biznesa plānu idejās. Jau pavisam drīz Ventspils tehnikums atkal aicinās pie sevis. 7. maijā šeit Ventspilī sabrauc Kurzemes un Pierīgas reģiona visi pašdarbnieki, tā kā Jūras vārtos būs ļoti liels koncerts, kurā piedalīsies vairāk kā 150 dalībnieki, un ik viens ventspilnieks tiks mīļi gaidīts Jūras vārtos, un koncertu noskatīties varēs patiesi izbaudot šo prieku. Pašdarbnieki tāds plašs jēdziens, kāda pašdarbnieki? Tautas dejotāji, koristi, vokāli instrumentāli ansambļi, teātra spēlētāji. Bet ko par Ventspili un ventspilniekiem saka ciemiņi? Manuprāt, viens no lielākajiem komplimentiem pilsētā ir tas, ka viņi teica, mēs gribētu šeit dzīvot, lai pilsēta plaukst. Mēs esam ļoti apmierināti, ka varējām izrauties un paskatīties, ka mums ir brīnišķīgas skaistas pilsētas. Var teikt, ka konkursa mērķis ir izdevies – aktivizēt interesi par komercdarbību, sekmēt sadarbību starp skolām un audzēkņiem iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē un prezentēšanā. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.